Ir, protams, vieglāk iedzert kaut ko, bišķi grūtāk ir pašam ar sevi strādāt, ar elpošanas praksēm, kaut kādām kustībām, tur vēl kaut ko, ja? Bet to arī var izdarīt. Tas nevis grūtāk, bet tas prasa mazāk laiku, lai līdz tam aiziet. Bet ja tu gribi to darīt pats autonomi, tad, kad tev nepieciešams tas ir, ja? Ka tev nevajag ne tur praksi pildīt, ne dzert kaut ko, ne ēst, ne gulēt speciāli vēl kaut ko, tas arī prasa laiku, ja tajā stāvoklī, kā minimums tev, es pieņemsim, es nevaru dzīvojot parasto ikdienas dzīvi, aiziet tajā stāvoklī iekšā vienkārši tāpat. Man ir kā minimums jāpagavē, tā kā jātīrās, neko neēdu kaut kādas dienas, jā. Dienas pats? Būtu vēlams, jā. Citreiz man varbūt pietiek ar vienu diennakti, jā, ka tu neēdi, nākamajā dienā tu vari sākt jau, tu sāc jau arī pirms tam, tīrīt sevi, kārtot ārā, viss, kas tev liekas, jā, bet tev, pieņemsim, ēdiens, uzturs, viņš tev traucē attīrīties. Tas ir kā ēnkurs, kā āķis, tavām visām emocijām, kas tev ir sakrājušās, jā, kaut kas, ko tu esi apēdis pa dienu, jā, vai kaut kā. Tur notiek tā fiziski kā attīrīšanās, un te pašā laikā tev arī sākās šeit attīrīšanās, jā, ķermenis tīrās, un visam principā jātīrās. Plus vēlams arī ūdens nomazgāties, jā, jābūt pašam tīram, jā, un ja tu vēl velc baltu apģērbu mugurā, tas vēl tev pastiprina, stimulē to visu procesu, jā, tad tu saslēdzies tādā kā baltas gaismas tādā plūsmā. Jā, tad, kad es to visu iztīru, man viņš pazūd un paliek tikai balts. Paliek balta gaisma. Baltā gaisma, viņu, kā lai saka, tas nav svētlaime, tas ir uz to brīdi, kad tu tur atrodies, jā, tev viss ir iestājis totāls miers un tāds kā apziņas stabilitāte pilnīgi, ja? Bet, ja tu to ilgstoši uztur, tu, pieņemsim, nevar 3 dienas aiziet gulēt pēc tam, atrodoties baltajā gaismā. Tu vienkārši nevar aizmigt, ja? To ķermenis jau ir nogurs, bet tu aizmigt nevar no tā. Un tāpēc daudz saka, paceļiet vibrāt. Tās ir tās augstās vibrācijas, ka tu pacel sev vibrācijas sevi iekšā, augšā. Ar fiziskajam ķermenim nevajag tik augstas vibrācijas. Viņam vajag atpūties, viņam vajag tumsu, viņam vajag nakti, viņam vajag atslēgties kaut kur. Tā, kad tu visu laiku esi gaismā, tu jau nevar atslēgties. Tev viņš visu laiku uztur tonus tev iekšā. Tas ir vīrišķais tonus, ir gaisma, saule, jā. Bet mēs nevaram visu laiku būt. Pa nakti vīrieti var jāguļ, jā. Ķermenis jāatpūtina, jā. Apziņa tev varbūt to var izturēt. Prāts, nervu sistēma un fiziskais ķermenis to vairs nevar izturēt citreiz. Prāts vēl pat varētu izturēt. Es zinu, ka vienkārši piekūst emocionāli nogurst, tu nogurst fiziski tajā stāvoklī. Tad viss zemapziņas apakšējie līmeņi piekūst no tā.